Arhitektu veikums ir brīnišķīgs. No slimnīcas viedokļa ir iegūts ļoti veiksmīgs projekts. Korpus iepriekš bijis veļas mazgātava un katlu māja. Līdz ar to man kā arhitektam tas likās ļoti interesanti, ka šādu objektu var uztaisīt par operāciju korpusu. Ļoti veiksmīgi ir atrisināts tas, ka pirmā stāvā ir personāla telpas ar dušām, garderobēm. Operācija bloks ir augstāk. Saikne starp šiem stāviem ir vertikālā, kur visi instrumenti tiek nogādāti ar liftiem. Arhitekti ir padomājuši par to, ka ir jābūt arī automašīnu novietošanai, piebraukšanai, ērtai un cilvēku plūsmai. Arī vecais katla mājas skurstenis ir saglabājies. Viņam ir dota jauna funkcija. Viņš ir atvēlēts veidināšanas sistēmas iekārtošanai. Galvenais ieguvums, kad šīs telpas ir arī transformējamas. X stundā, ja Rīgā tāda būs nepieciešama, tad ir iespējas šīs telpas, intensīvās terapijas telpas pārveidot par operācijas zālēm. Pie ģeopolitiskās situācijas mēs visi raizējamies par rītdienu, un tāpēc šis risinājums ir uzslavas vērts. Viss ir izcili. Gan arhitektu darbs, gan celtnieku darbs, gan apmierināti ir mediķi, un es ceru, ka arī mediķu darbs šajā brīnišķīgajā objektā būs izcils. Elizabetes ielā ir tapis vēl viens spožs numurs. Tas ir 3. numurs. Tā ir vēsturiskā ēka, kas, diemžēl, laiku ir bijusi ne tikai bez saimnieka, bet arī bez jumta. Līdz ar to daudz, kas ir gājis zudībā. Pat labi, viņa ir no jauna norestaurēta, atdzimusi. Fasāde ir atgūsi savu kādreizējo izsmalcinātību un greznību. Caurbrauktuvē restaurēti polihroma gleznojumi. Kāpņu telpa pārceļ laikā un pozitīvā ziņā pārsteidz gan ar savu greznību, un interjera priekšmeti papildina šo te sajūtu, stāstu. Un kas ir ļoti svarīgi, ka interjers dod ne tikai ēkas restaurāciju un greznību, bet arī objekta funkcijai svarīgu mājīgumu. Noteikti pozitīvi jāuzsver savīta kopā ēkas perioda vēsture, kad šeit bija jūrnieku viesnīca. Šobrīd ir izveidota dzīvojamās mājas recepcija. Jāuzsver arī tehniski šķiet sarežģīts darbs, kas ir paveikts lieliski. Tas ir auto novietne zem mājas. Nav šaubu, ka šāds objekts gan Rīgas pilsētai, gan visiem iesaistītajiem ir spožs panākums un noteikti pozitīvs pienesums pilsētai. Gan pasūtītāja redzējums, gan autoru, gan projekta autora redzējums, gan arī būvnieku iespējas ir vainagojušās ar diezgan veiksmīgu ēku, kas atrodas tātad Rīgas centrā, vēsturiskā ēkā. Šis ir privāts investoru pasākums, un respektīvi arī salīdzinoši ieguldītie līdzekļi ir diezgan būtiski. Tieši tādā ziņā, ka tas ir no privāta investoru puses, un jāapsveic ar apņēmību un redzējums un vīziju par to, ka šādu centru ir vēlama atjaunot un izveidot vēl vienu kvalitatīvu ēku Rīgas centrā. Kā tas ir izdarīts, ar kādiem materiāliem, kādā kvalitatīvā līmenī. Funkcionalitāte, kad ir atjaunota plus sterilās telpas, plus jauna moderna funkcionalitāte, kas līdz šim šeit ēkai nepiemita. Fasādes atjaunotās, tātad izmantot vēsturiskie elementi, cik norēts saglabāts ir. Līdz ar to, manā skatījumā, kvalitatīvs labs objekts. Tā ir lieliska performance, gan arhitekts Diāns Zalāns, gan būvfirmas Orions izpildījumā, gan no iekšpuses, gan vizuāli, gan funkcionāli. Mēs varam runāt gan par brīnišķīgu mikroklimatu, gan par funkciju, gan par labu skaņas izolāciju, gan par energoefektivitāti. Teicams izpildījums no būvnieku viedokļa, ļoti veiksmīgs arhitektoniskais risinājums, gan funkcionāli, gan vizuāli baudāmais, un tas viss ir un nerunā pretī ilgspējības kritērijiem un izpilda viņas ar labu atzīmi. Ir lieli objekti un ir mazi objekti, bet kurš ir teicis, ka lielā objektā var ielikt vairāk dvēseli nekā mazā objektā. Un šajā sakarā es šī gadā gribētu atzīmēt Diāns Zalāns projektu Vingrotā ielā 1, kur es gribētu akcentēt divas lietiņas. Tolerance pret to, ne tikai par to, kas ir bijis vecos laikos, ko projektēs pirmais arhitekts, bet arī tolerance pret to, kā ir pārbūvējis šo ēku. Un otrs, Zalāns arhitekts asprātību, veicot iebūvi 2 stāvu augstumā telpu iekšpusē, pat cik pieminekļu inspekcija neļāva viņai izveidot atsevišķu pārsegumu. Tur jūt, ka cilvēks pieliec dvēseli gan detaļās, gan
visos pārējos nepieciešamajos normatīvos prasītajos risinājumos. Ļoti uzteicams objekts. Koka konstrukcijas ēka, kuras restaurācijā un renovācijā praktiski mums dod atbildi uz jautājumu, ko darīt ar šādu tipu ēkām. Vai tam ir jēga, vai viņas ir vajadzīgas, vai viņām ir arhitektoniskā vērtība, vai viņām ir sociālā misija. Un pasūtītājs, arhitekts to veiksmīgi pierāda. Tas ir arī savu veidu Latvijas Šindlera saraksts, tā ir arī zināmā veidā vēsturiskā ēka, kuru ir arī pienākums saglabāt, bet ne tikai dēļ pienākumu, arī viņa ir ļoti labi funkcionāla. Koks, konstrukcijas, vieglās konstrukcijas, energoefektivitātes prasības, funkcionālās prasības, vides pieejamība. Tas viss šajā objektā ir atrodams un atliek tikai uzteikt par šādu attieksmi gan pasūtītāja, gan arhitekta, gan būvnieka. Man ir prieks par to, ka ir cilvēki, kas atrod šos objektus, kas atrod naudu, atrod projektētājus, arī būvniekus, kas labprāt šādus objektus restaurē un veic šos nozīmīgos darbus. Šobrīd šī ēka ir skatām tāda, kāda viņa sākotnēji tika būvēta. Īpašnieki ir izvēlējušies ļoti labus koku materiālus. Ar ārkārtīgu rūpību ir pieiet šī projekta risinājumam. Zobārstniecības klīnika Ģertrūdes ielā – neliels, skaists objekts, kas daļai rekonstruēts, daļai izveidots no jauna. Realizēts šeit jau klasiski pārbaudīts risinājums, kur uz veca apjoma ar vēsturisko ķieģeļu apdari izveidots jauns apjoms, lakoniskas formas, lakoniskas apdars un dizaina. Ļoti veiksmīgi ir salikts kopā fasādes kompozīcija, logailes ar balkonu un loģijas risinājumu. Trāpīgs salīdzinājums varētu būt mini automašīna, kas ir neliela, tāpat laikā dizainiska, pārdomāta, kvalitatīva. Šeit liela daļa no panākumiem varētu būt tieši jaunie arhitekti, kam ir deksme, vēlme sev pierādīt. Pozitīvi, ka arhitektiem ir uzticēts ne tikai veikt ārējo veidolu, bet arī detaļas, interjeru. Sastaptais personāls bija smaidīgs. Tas nozīmē, ka mērķis ir visticamāk īstenots, cilvēki ir apmierināti. Jāsaka paldies iesaistītajiem, objektu pasūtītājiem, arhitektiem, izpildītājiem par to, ka Rīgā ir vēl viens sakopts iekšpagalms. Paldies! Projekta autoriem ir bijusi ideja par priekšdārza izveidi ar sajūtu mežs ienāk pilsētā, kas ir izdevies radot mākslīgo reljefu, kas norobežo no ielas trauksmes un rada intimitātes un mājīgumu sajūtu ēkas priekšpagalmā. Tāpat arī iekšpagalms ir ļoti kvalitatīvi iekārtots, domājot par savas ēkas darbiniekiem un arī apmeklētājiem. Faktiski šajā gadījumā runa ir par esošas ēkas pārbūvi un jaunas būvniecību, un jaunās ēkas apjoms sastāv apmēram 80% no kopējās ēkas platības. Kā pozitīvu faktoru šeit jāatzīmē tas, ka kopējā visā ēkā ir izveidota centralizēta veidināšanas un dzēsēšanas sistēma, ko vada ēkas vadības sistēma, kam vajadzētu nodrošināt maksimāli efektīvus resursu izmantošanu. No energopatēriņa viedokļa ēka ir aprīkota ar ārējām žalūzijām, kas nodrošina mazāku saules ietekmi vasaras periodā, lai māja nepārkarst. Apkārt ēkai atrodas diezgan intensīvas ielas, kur notiek intensīva satiksme. Līdz ar to dažās ēkās izmantot speciāli logi, kas nodrošina skaņas necaurlaidīgu vidi, lai biroja telpās nodrošinātu komfortablus darba apstākļus. Ēkas tapšanā ir izmantot apmēram 75% no vietējiem materiāliem, kas no ilgspējas viedokļa ir ļoti labs rādītājs. Autors pamanījies uz ēkas jumta ierīkot tā saucamo zaļo jumtu. Šajā gadījumā zaļais jumts daļai kalpo gan kā aizsardzība vasarā pret ēkas pārkaršanu, kas ir pozitīva no ilgspējības viedokļa. Kopumā no ilgspējības viedokļa ēka vērtējama pozitīvi, jo ir izmantoti pietiekami daudz tehnoloģisku risinājumu, kas ļauj to ēku saukt tieši par šādu. Autoriem jāizsaka atzinība par to, ka viņi ir pamanījušies vienā ēkā sakopot tik daudz tehnoloģijas un faktiski nodrošināt, ka viņas darbojas tieši saistē, nevis katra atsevišķi. Kvalitatīvs paraugs šādai industriālā ēku arhitektūrai, kur fasādes ritms un atraktivitāte noteikti papildina Piedrujas ielas ainavu. Projekta ārtelpas kvalitāti mazina vien zālienā iemītās takas, jo Piedrujas un Pildes ielā nēsošo ietju dēļ cilvēki ir spiest pārvietoties pāri pļavai. Ja pilsētai izdotos sakārtot šo jautājumu, šī būtu ļoti kvalitatīva ārtelpa. Viena no lielākajām veiksmēm ir tas, ka neraugoties uz
nebūtu nelieliem ieguldījumiem, acīm redzot, ar pārliecināšanas arhitektu talantu un tā tālāk spējām ir izdevies panākt augstvērtīgu arhitektūru un savā būtībā izveidot krietni atšķirīgu šāda ēkas tipa modeli, kas ir principā uzskatāms par ieguvumu gan pilsētai, gan iedzīvotājiem, ka var uz arhitektūru paraudzīties citādāk nekā to dara visi pārējie. Domāju, ka šajā objektā arhitektiem, pielietojot tīru kompozīcijas un materiālu pielietojumu valodu, ir izdevies radīt jaunu tipoloģiju, noteikti tipa ēkām, kas tiešām ir atšķirīgs no tā, ko mēs varam vērot daudzās citās vietās un Rīgas priekšpilsētās. Šī latiņa, kas ir arhitektūra virsuzdevums, pacelt kaut nedaudz, izdarīt labāk nekā no arhitekta tiek prasīts, šeit ir paveikts godam. Valsts ieņēmuma dienesta kompleksa jaunbūve aizsāk administratīvās kultūras attīstību galvaspilsētā. Un kopumā tas ir pilnīgs jaunums, kurš plašākā skatījumā ir nošāvis vairākus zaķus vienlaicīgi. Tas ir gan apvienojis 14 adreses nepiemērotās vietās, gan viens no pirmajiem veiksmīgajiem publiskas privātas partnerības biznesa modeļiem, precedentiem valstī. Tāpat tas ir sakopis un ar maģistrālēm nodrošinājis veselu jaunu kvartālu turpmāku attīstību un kopumā ir veicinājis Rīgas decentralizētu, ja policentrisku attīstību, kas kopumā ir vērtējami ļoti ilgspējīgi. Ikdienā ēku eksploatēs tāds cilvēku kopums, kurš būtu pielīdzināms, ja ir analogs vidusmēra Latvijas mazpilsētai. Un pilsēta pilsētā ir Rīgā un arī valstī nebijis mērogs vienotas idejas vārdā nodarbinātiem speciālistiem un kolēģiem. Neskatoties uz samērā pieticīgo budžetu, ēkas projektēšanas komanda ir spējusi nodrošināt 9 risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanai. Tā skaitā inovatīvs risinājums, un ēkai turklāt ir viens no lielākajiem datu centriem Baltijā. Tas kopumā ļaus ēku izmantot ārkārtīgi ekonomiski, un tas ir sevišķi svarīgi tieši šai konkrētajai tipoloģijai. Būvei var piedēvēt latvisku kolorītu, reģionālu atturību un vienlaicīgi stabilas esības raksturu. Es šo objektu izvirzītu gada balvai kā vietai, uzdevumam un budžetam atbilstošāko risinājumu gada griezumā. Kopumā ir labi, ka Latvijā top šādas te grandiozas būves, un ir labi, ka cilvēki par to runā. Būtu bēdīgi, ja uztaptu liela būve un neviens par to nediskutētu. Citus kritizēt vienmēr ir viegli, bet šāda objekta tapšana apsveicama, un būs ļoti interesanti paskatīties uz šiem notikumiem, uz šo būvi pēc gadiem 20. Man tas ir nacionālais lepnums arī tādā ziņā, ka man ir prieks, ka tur tiek ļoti veiksmīga sava veida Latvijas būvmateriālu ražotāju skatuve. Ļoti augsts sniegums parādīts. Ja? Viss ir pārdomāts no dažādiem skatu punktiem. Optiski, būvfizikāli, funkcionāli. Protams, izcils arhitekts. Protams, Rīgai neredzēta mēroga objekts. Vai Rīgai tādu vajadzēja vai tādu nevajadzēja, strīdīgs jautājums. Bet viņš atstās vēsturē savus pēdas. Ja būtu iespējams izvērtēt materialitāti un tehnoloģijas kopumā starp ēkām, tad iespējams, ka šī būve atklātos kā viskvalitatīvākā līdz šim uzbūvētā ēka Latvijā. Tā, manuprāt, ir ēka, kas iedvesmo, kas liek pacelt galvu un ieelpot pasaules mērogā arhitektūru arī šeit, Latvijā. Šī ēka nerada sajūtu par to, ka jaunā Pārdaugava pa daudz uzmācās, virzās virsū Vecrīgai un patiesībā sasaucoties ar dzelzceļa tilta arkādi veido, manuprāt, ļoti veiksmīgu ievadu jaunajai Pārdaugavas apbūvēji. Bibliotēkas ārtelpas absolūti pievienotā vērtība ir šie urbāno sporta veidu aktīvisti, kuri tur ir atnākuši negaidīti. Visiem tas ir pārsteigums, bet daudzās pasaules pilsētās tieši pie kultūras iestādēm šī tendence ir vērojama un tas ienes vietā dzīvīgumu.
Sliktākais, ko varētu izdarīt, būtu iesist metāla naglas atbalsta sienās un aizdzīt viņus no turienes. Barcelonas modernās mākslas muzeja ārtelpa tieši tāda pati funkcija, pilna ar skateriem, skrituļotājiem, un tās iedod dzīvīgumu šai vietai. Ļoti pozitīva ir telpa ēkas iekšpuse. Ieejot ēkā, ir pavisam cits iespējas. Tur var redzēt, kad ir strādājuši ļoti labi interjeristi, ļoti labi materiālu izvēle. Ļoti patīkams vietas, stūrīši, tādas, kas vajadzīgas bibliotēkai, lai cilvēks, izlasot grāmatu, var aiziet padomāt. Viss kopā tur ir vienkārši brīnišķīgi. Viennozīmīgi ir izcilākais arhitekts, viennozīmīgi visdārgākais objekts, viennozīmīgi vislielākā ēka ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā. Latvijas Nacionālā biblioteka neapšaubām ir izcilākais gadsimta objekts. Tāds nav bijis iepriekšējā gadsimtā, bet tāds ir šajā gadsimtā. Un es domāju, ka arī izcilākais arī perspektīvā.